Trešā nodaļa. Sajūta, doma, darbība. Pirms katras darbības ir doma. Ralfs Valdo Emersons. Ieskatīsimies jūsu prātā. Kas ir stiprāks, ko tu domā vai kas tu esi? Kad esi dusmīgs, jums ir dusmīgas domas. Kad esat laimīgs, jums ir laimīgas domas. Šķiet, ka jūsu domas ietekmē tas, kā jūs jūtaties. Pat ja sevi uzskatāt par loģisku, objektīvu cilvēku, jūs tik un tā ietekmē jūsu garstāvoklis konkrētajā dienā. Mūsu domas var mainīties atkarībā no emociju svārstībām. Augstā lietainā dienā mēs varam skumji skatīties ārā pa logu, ciešot no vientulības, jo mīļotais ir pārcēlies uz dzīvi citā pilsētā. Mūsu domām trūkst enerģijas un iedvesmas. Mūsu emocionālais stāvoklis atspoguļojas mūsu blāvajās, bezkrāsainajās domās. Tad uznirst silta atmiņa par šo cilvēku. Mēs atceramies svētīgo tuvības laiku ar viņu un sākam justies mazliet labāk. Tā rezultātā, kamēr mūsu prāta ekrānā mirgo rūgti saldas atmiņas, mūsu domas sāk atdzīvoties. Pēc tam mēs varam redzēt sevi sēžam un dzeram kafiju mīļotā jaunās mājas virtuvē. Mūsu dvēsele kļūst gaišāka un attiecīgi mūsu domās parādās vairāk dzīvības un kustības. Visbeidzot, pēkšņa impulsa vadīti, mēs nolemjam tajā pašā dienā doties apciemot šo cilvēku. Mēs uzreiz iedvesmojamies, mūs piepilda prieks un satraukums, un mūsu domas viegli pievēršas pie lietu iesaiņošanas, ceļojumu plāna sastādīšanas, un galu galā mēs jau jūtamies sajūsmā, gaidot drīzo tikšanos. Šī brīnišķīgā skumju un vientulības pārvēršanās priecīgā sajūsmā notika ļoti ātri, burtiski dažu sekundžu laikā. Iepriekšējā emociju uzplūda vadīta, tikpat ātri notika pārēja no nedzīvām, drūmām domām uz dinamiskām un dzīvi apliecinošām domām. Mūsu emocionālajam stāvoklim ir spēcīga ietekme uz mūsu domāšanu. Mēs visi piedzīvojam emociju ietekmi uz domāšanu. Mēs esam viena soļa attālumā no atziņas, ka mūsu domāšana ietekmē mūsu rīcību. Piemēram, skumjas izraisīja zemes enerģijas domas, kas savukārt izraisīja zemes enerģijas darbības, bez prieka. Šajā iepriekš minētajā piemērā skumju domu izraisītās darbības bija tādas, ka cilvēks skumji skatījās ārā pa logu. Un tad, kad mēs nolēmām atkal apvienoties ar savu mīļoto, darbības kļuva enerģiskas un mērķtiecīgas. Tādējādi mēs redzam hierarhijas izveidi. Emocijas ietekmē domas, un domas ietekmē darbības. Bet vai izpratne par to, ka emocijas ietekmē domas, palīdz atbildēt uz manu šīs nodaļas sākumā uzdoto jautājumu? Jā, tas dažos veidos palīdz, taču tas mūs aizvedīs nepareizā virzienā. Lai atbildētu uz jautājumu, kas ir spēcīgāks, ko tu domā vai kas tu esi, mums jāiedziļinās sava prāta smalkākajās robežās un jānovēršas no domāšanas un rīcības destruktīvajām aktivitātēm. Mums ir jāatklāj, kas ietekmē mūsu emocijas un kas liek mums just to, kā mēs jūtam. Uz brīdi padomājiet par šiem jautājumiem. Kā tu šobrīd jūties? Kāpēc jūs piedzīvojat šo sajūtu? Vai tie ir laikapstākļi, ēdiens, ko apēdāt, jūsu darbs, draugi, jūsu ticība labākai pasaulē? Visi šie elementi var ietekmēt to, kā mēs jūtamies noteiktā laikā, taču tie ir relatīvi ietekmējoši, vai ne? Tas, kā mēs reaģējam uz laikapstākļiem vai drauga kritiku, ir atkarīgs no faktora, kas slēpjas dziļi mūsu dvēselē. Kaut kā tik netverama, smalka un visaptveroša, ka mēs reti pat apzināmies tā esamību. Mūsu daļa, kas dominē pār mūsu emocijām
un līdz ar to arī mūsu domām un darbībām galu galā nosaka mūsu panākumu pakāpi dzīvē. Šī mūsu stiprā daļa ir mūsu iekšējā drošība. Tādējādi mums ir šāda hierarhija: drošība, emocijas, doma, darbība. Riskējot ar jautājumu vienkāršošanu, teikšu, ka iekšējās drošības jēdziens ir diezgan vienkāršs. Jūs vai nu jūtaties droši vai nē. Drošības pakāpe ir atkarīga no jūsu pašvērtējuma. Ja tas ir augsts, mēs jūtamies aizsargāti. Ja pašvērtējums ir pazemināts, tad arī drošības sajūta nav augsta. Tomēr es labprātāk lietoju vārdu drošība, jo vārdam pašvērtējums ir negatīvs lādiņš ar papildus kaitīgu nozīmi. Kad jūtaties droši, to apliecina iekšējā pārliecība, miers un stabilitāte. Nedrošība rada trauksmi, šaubas un neusticēšanos. Mēs parasti neapzināmies savu drošības līmeni, jo šī sajūta mūsu prātā mīt tālā un klusā vietā. Un tā kā šīs sajūtas atrašanās vieta ir tik miglaina, mēs koncentrējamies uz tās materiālākajām izpausmēm, tādām kā emocijas, domāšana un darbības. Neatkarīgi no tā, vai mēs apzināmies savas drošības pakāpi vai nē, tas joprojām dominē katrā mūsu domā, vārdā un darbībām. Šeit ir fragments no manas iepriekšējās grāmatas. Tas, kurš neko nemeklē, atrod visu. Kas lieliski ilustrē šo punktu, pieņemsim, ka jūs 18 gadus strādājat noteiktā uzņēmumā. Tāpat kā daudzi, jūsu uzņēmums tagad piedzīvo grūtus laikus, un vadība ir spiesta samazināt darbinieku skaitu. Vairāki jūsu nodaļas locekļi jau ir atlaisti. Daži no viņiem ir vecāki par jums. Pastāvīgi klīst baumas, ka visa jūsu nodeļa tiks likvidēta. Jūs vienmēr esat bijis labs darbinieks, lojāls, enerģisks. 18 darba gados tikai 17 darba dienas slimības atvaļinājumā. Tu lieliski māki strādāt komandā. Nepārtraukti racionalizējot savu nodeļu, viņš uzņēmumam ietaupījis $1000. Piektdiena ir diena, kad darbiniekiem tradicionāli tiek ziņots par viņu atlaišanu. Atgriežoties no pusdienu pārtraukuma, uz savu rakstām galdu atrodat rozā biroja zīmīti ar rīkojumu, nekavējoties ierasties priekšnieka birojā. Jūsu prātā dzimst domu un emociju viesuļvētra. Viss ļaunākais. Jūs jūtaties nodots, jūs esat dusmīgs, saspringts un nobijies. Tevi vienkārši pārņem domas. Es šim uzņēmumam uzdāvināju savas dzīves labākos gadus. Viņi nekad nav novērtējuši manu darbu vai manu pašu. Nu jā, priekšnieks vienmēr uzvedās ļoti laipni, bet es viņam nekad neusticējos. Starp citu, kā viņam radās ideja izaudzēt zem deguna tos šķebinošos spalvas kušķīšus, ko viņš sauc par ūsām. Varu derēt, ka vakaros viņš pilnīgi piedzeras un sit savu suni, sasodīts, cik ļoti es ienīstu šo uzņēmumu. Dodoties uz priekšnieku kabinetu, pamanāt, ka vēders griežas, plaukstas svīst un kājas ļodzās. Tie ir fiziskie simptomi, kas rodas, kad nemierīgas domas virmo emociju karstumā. Jūs atverat durvis un redzat savu priekšnieku sēžam pie dārka galda. Stūrī atrodas golfa nūju komplekts. Viņš sāk sarunu. Kā zināms, mūsu uzņēmumā notiek nopietnas atlaišanas, drīzumā jūsu nodaļa tiks pilnībā likvidēta. Es to zināju, tu domās nopūties, ka man ir beigas. Jūs esat viens no mūsu labākajiem darbiniekiem. Boss turpina. Jūs esat daudz darījis uzņēmumu labā, un mēs ļoti novērtējam jūsu lojalitāti. Lai optimizētu darbu, restruktūrizācijas periodā tika nolēmts izveidot jaunu nodaļu. Mēs vēlamies, lai jūs to vadītu. Šajā gadījumā jūsu darba laiks paliks nemainīgs un jūsu alga būs ievērojami lielāka. Ko sacīsiet? Pēc sekundes likās, ka jūs būtu nomainīts. Jūs jau mīlat savu uzņēmumu no visas sirds. Jums patīk savs darbs un pat jūsu priekšnieka aizkustinošās ūsiņas.
Jūs esat pārliecināts, ka šis cilvēks ir svētais, un viņa sunim ir ļoti paveicies ar savu saimnieku. Visas nepatīkamās ķermeņa sajūtas tika aizstātas ar fiziskiem baudas simptomiem. Jūs esat 7. debesīs. Tas ir lielisks apraksts par to, kā iekšējā drošība balstās uz uztveri. Ja mēs jūtam briesmas vai naidīgumu, mēs jūtamies nedroši, neaizsargāti. Ja mēs jūtam harmoniju un atbalstu, mēs jūtamies ērti. Bet kas, mūsuprāt, liek mums justies nedroši? Vai vēl svarīgāk, kāda apziņa ļauj mums justies pilnīgi brīvi pasaulē, kurā valda haoss, kari un nepārdomāta dabas un cilvēku resursu izšķērdēšana? Kas ir šī harmonizējošā vide mūsos un kā mēs saņemam tai piekļuvi? Atbilde, mans draugs, ir vienkāršāka nekā jūs varētu iedomāties. 3. nodaļas galvenie punkti. Mēs visi piedzīvojam emociju ietekmi uz mūsu domām un domu ietekmi uz mūsu rīcību. Mūsu drošības līmenis nosaka emociju veidu, ko mēs piedzīvojam. Kad jūtaties aizsargāts, to apliecina iekšējā pārliecība, miers un stabilitāte. Nedrošība rada trauksmi, šaubas un neusticēšanos. Mēs parasti neapzināmies savu drošības līmeni, jo šī sajūta mīt mūsu prāta tālākajā un klusākajā vietā. Mūsu uztvere par to, cik droši mēs jūtamies, nosaka mūsu emociju, domu un darbību kvalitāti.